Matemātikas izaicinājums 36. diena – summas kubs. Mēs ļoti daudz strādājām ar kvadrātiem, bet kas sanāks, ja a plus b kāpinātu kubā? Īstenībā uz to ir ļoti viegli atbildēt. Sadalīsim a plus b kubā kā a plus b reiz a plus b reiz a plus b. Lai nedaudz atvieglot sev darbu, a plus b reiz a plus b varam uzrakstīt kā a plus b kvadratā, jo mēs jau zinām, kas sanāk, ja kāpina a plus b kvadratā. Izmantojot jau zināmo formulu, pārrakstīsim to kā a kvadratā plus 2ab plus b kvadratā reiz a plus b. Šādas iekavas mēs jau protam atvērt, mēs to mācījāmies izaicinājuma 19. dienā. Tu vari pat uzlikt šo video uz pauzes un pamēģināt atvērt šīs iekavas pats. Atverot šīs iekavas vajadzētu sanākt a kubā plus 2a kvadratā b plus ab kvadratā plus a kvadratā b plus 2ab kvadratā plus b trešajā. Tagad varam savilkt līdzīgos saskaitāmos un sanāks a kubā plus 3a kvadratā b plus 3ab kvadratā plus b kubā. Sanāk, ka iegūt formulas augstākām pakāpēm patiesībā ir diezgan viegli. Piemēram, ja jūs gribētu kāpināt a plus b ceturtajā, mūsu šodienas iegūtais rezultāts būtu vienkārši vēlreiz jāreizina ar a plus b. Treniņa nolūkos pamēģini noteikt pats, kas sanāks, ja a plus b kāpināt ceturtajā pakāpē. Savu atbildi raksti komentāros, un es atbildēšu, vai ir sanācis vai nav.